Latvijas televīzijai šogad novembrī 70. Ātrāk jau 12. janvārī dzimšanas diena Raimondam Paulam. Cauri gadu desmitiem no latviešu estrādes pirmsākumiem līdz Latvijas televīzijas zelta arķīvam tagad. Kaut iemet Paulu dziļi tumšā pagrabā, uz griestiem spēlēs viņš kā Siksta kapelā. Dāmas un kungi, maestro Raimonds Pauls. Kas tavām naktīm melnajām liks, lai gaist, kas tavām dienām baltajām liks vēl kaist, kas tev uz grūtīm maigajām degs tik skaists, tik dzintars vien. Maestro, prieks jūs sveikt, varētu jau teikt kārtīgo reizi, jo, ja tā padomā, jūsu Latvijas televīzija esat dzīvojis kopā ar Latvijas televīziju. Televīzija un rādio. Jā, tā tas varētu būt. Dzintars tajos mīts, tavās lūpās skatos dzintars tajās kvēl, tavā balsī klausos dzintars tajās skan, tikai sarkans dzintars vien. Kā atceros, Haralds Rittenbergs man blakus, tad vienam pirmajam vēl vilciņu baletdīja. Ulds Žagars, es kā tagad vēl to bildi atceru. Tad vēl bija, zin, ka televīzija uzrakstīja, ka nevajag pašiem runāt neko, bet runājiet to, kas jums uzrakstīja. Bet jūs pieredzi kā skatītājam, man vecāki nevarēja atļauties nopirkt televizoru jums. Man tāds maziņš kaut kāds bija no sākuma, maz ekrāniņš. Tad dabūjām lielāku, un tad dabūjām tāds krāsains papīrīšs, ko pielikt priekšā, lai viņš izskatās krāsains. Ja, tādā veidā. Televīziju noteikti vajadzēja kaut vai vēlāk, tāpēc, ka hokejs. Spēles jau notika Daugavas tajā laukumā. Viss izdzina no dzīvokļa ārā, viņš skatījās hokeju. Nedod Dievs, ka tie pazaudē. Tā mēs augam Strādnieku rajonos. Jā. Senstīgs sens, ir tas stāsts, senstīgs sens, ir tas laiks, pirmais skats, pirmais smaids un glāsts. Senstīgs sens, ir tas stāsts, senstīgs sens, ir tas laiks, zūdas skats, zūdas smaids. Maestro, Latvijas televīzija jūs sveic kā savējo, lai būtu iedvesma nākamajām kompozīcijām Eiropas tautas dziesmas atdzīvotājs Knuts Skujnieks. Es mīlu tikai tad, kad dziedu. Tā ir liela personība. Redzēju, ka mums toreiz iznāca, ka tad 60. 70. gados parādījās vesela rinda tieši personības literatūrā. Jā. Ziedona ar Vāciet, ar Belševics, vēlāk Peteru, vesela rinda, jā. Vēl Vērdiņu Kārlis, tā viņš te sevi nosaucis, lībiešu balādes un vēl Iveta Šimkus, Inese Zandere, Jānis Rokpelns, jo jūs jau parasti komponējat mūziku labām dzējām. Jā, paldies. Televīzija to varēja atļauties visu to grāmatu. Maestro, jūsu dzimšanas dienas svēta lieta. Jā, tas... Jūs tik daudz esat spēlējis Latvijas televīzijai kā par brīvo. Jā, atklāt runājot par brīvā. Jā, to pats sarēķinā kopā, tad iznāk kā pa brīvu. Skatītāji atļaujiet atgādināt, tas bija 1956. gadā. O, Jēzus. Viņa bija ļoti jautra meitene. Jūsu studiju biedre. Jūs kopā studējāt tajā laikā. Jā, jūs te studentiņš un 20 gadu. Un pirmā, kas redzēja, ko vieglo žanru sāk mēģināt, mums ir tāda dziesmiņa. Tur Elga Īgenberga parādījās ar savām dziesmiņām un tā tālāk. Valentīna Butāni ir dziedājusi jūsu pašu pirmo estrādes dziesmu, nenosūtītā vēstule. Jā, tā tas ir, jā. Jā, viņa bija ļoti muzikāla un
Galvenais, kā cilvēks, viņš bija ļoti simpatisks. Jau trešo vēstuli tev rakstu, draugs, bet arvien uzrakstīto saplēš pirksti. Kaut sirdī smagums vien ir lielāks aug, un acīs sūra rasa dzirstī. Jūs arī esat kontaktējuši pat, teiksim tā, šajos laikos, jā? Dzīvē viss, kas, Andrej, kā tu zini, iegriežas ne tā, kā mēs domājam, un arī tur viss tas sanāca ne tā. Ne visiem laimējās. Viena daļa, kas var dzīvot, kas var iztikt no savas šīs profesijas, ko tu esi mācījies, gadu 15 vismaz, to pašu violīti vai tur kādu citu instrumentu. Un beigās tu saproti, ka to neko sevišķi izdarīt tu nevari, jā. Bet tāds ir. Mākslinieku liktenis, tur neko nevar darīt. Bet tu nenāc, tu nenāci aizvietā. Un tad jau bija izveidojies tas zelta kolektīvs pašā televīzijā, sākot ar manām draudzenēm Grimetējām, ko es līdz šai dienai atceros. Ar Smaidu, interesants kundas bija, dāmas. Un tad arī operātori visi jau tie pazīst, kas jau visi tie uzvārdus visi jau zināja, kopā strādājām un daudz ko tur darījām. Gan skaidrā, gan neskaidrā, visādi. Nakts uzņemšana, kā tu uzņems, ka tu nav ierāvs. Beidz aizskrēja pakaļ pret materiālu, cik vajadzēja. Mēs ņēmām to pašu ielūdzu Raimonds Falls. Bet jautri, toties rezultāts. Šodien paskatoties, pagājis ir ilgs laiks, man pašam daudz, kas tur patīk. Viss tas naivums, tas stulbums un tas arī, kas tur gan nav. Bet tur ir ļoti daudz parādījās jaunu latviešu meistaru, kas nāca no mums atbraukuši pakaļ, vai man liekas. Nē, tā ir ugunsdzēsēji. Tie ir ugunsdzēsēji. Nē, tas nav mums. Maestro, pagājuši 6 gadi, jūs vairs neesat Hermaņa Brauna klaviernodaļas students, bet jau Jāņa Ivano kompozīcijas klasē studējat. Jā. Tur jums bija 20 gadi, tad 26. Kaut kad Ārvalds līdz šai dienai spēlē violnieku. Jā. Tas saucās tagad Presto, jo viņi vispār nosauc kā vajag. Tad viņš ir Rīgas tirgus, viņš ir tās, bet viņš laiki mainās. Vienīgais ātrais galvā, ko es pats nospēlēt vairs nevaru. Tāpēc spēlē violnieku. Tā ir filma. Tu pat man liekas, tā dziļāk ieskatās, tur šo to var ieraudzīt. Kaut kāda pārpūla atkal uz dzērienu lietošanu. Kaut kas, man liekas, ka tur kaut kas bija. Vēl kāds gads tas ir? Tas ir 72. Pēdējais gads manā jautrā dzīvē. Ar to viss beidzās. Ar Presto. Jā, Presto, jā. Tajā laikā bija balets, kuras melodijas. Toreiz tā bija modas, bija jātaisa, tā bija politika. Mums bija jātaisa, bija baleti visādi. Kaut kur, ja gribēja dabūt cauri, tad noteikti vajadzēja pierakstīt klāt, ka veltīts Kubai. Ja tu Kuba toreiz bija vajag dieniņi. Mēs tur dzērām to Kubas rumu konservatorijas bufetē. Bet konservatorijas bufetē tur jautri gāja. Balu mirgu straumēmi vakaras zvaigznes, Rīgas torņi Daugavas. Tas ir Edgars. Jā? Edgars Zveja, jā. Viļņi zem tilta uz jūru daudz ūdeņu aiznes, pāri tam ilgās un laiminās ir. Arnolds Liniņš, dramatiskais aktieris. Pilnīgi pareizi. Jā, līdz 60. gadam Dailes teātra aktieris. Jā, Liniņš, Arnolds. Viņš man daudz ko ir palīdzējis dzīvē. Daudz ko. Jā. Arī iestudējumi mums bija veiksmīgi. Tā kā. Ne, viņš bija ļoti labs mākslinieks. Rēdam visu, vai tā lampa rakstām gal.
Un te pašā aiziet māsas vambūtas. Līga vai būs kādreiz sapnis, jo sauc. Riporati, ripovec. O, tur viņš vienā vietā, kā viņš koķetē ar tam acīm, tā ir fantastiski. Ei, riporati, ripovecais draugs. Dus tevī manas tālās jaunības sapnis jauks. Pirmā mīla, pirmais kautrais glāzs. Nāk atmiņā tik līdz skan tavs stāsts. Lūdzu, tas ir mans telefons. Tas ir Jānis Peters. Pabeigšu tajā tam lietam un tad drīz sāksim ar orķestru mēģināt. Tad es tev tu rakstu dzējoļus, rakstu pa brīvo Latviju. Pagaidām visam. Mēs ar Jānu Peteru uztaisījām vienu tādu ziņģu balādu, kas sauksies Lips Tuljāns. Varbūt tu esi ievērojis, kādreiz bija tāda grāmatiņa maziņa, Jā. Vecā drukava un Lips Tuljānu piedzīvo. Un es tagad izdarojām tā. Pagaid, kaut ko vajag taisīt, kaut ko tādu dūlu. Lips Tuljāns, viņš ir aristokrāts, laupītājs, jo viņš tur tiem dažiem bagātniekiem kaut ko noņēma, atdeva. Mīļākais mūzikas žanrs viņam ir latviešu ziņģi, un bez tam viņš vēl darbojās mūsdienās kā koncertu organizētais Latvijas lauka. Mēs viņu mēģināsim kaut kur, teksts Jānis tur ir perfekts sarakstīs. Raimond kungs, jūs bijāt konservatorija mācības spēks, jūs bijāt pat kultūras ministrs. Atļaujiet, es nolasīšu vienu mazu tādu te lapiņu. Latvijas PSR valsts konservatorijas direktors pavēle numur 245 1956. gada 23. novembrī. Par padomju studenta stājai neatbilstošu huligānisku uzvešanos, kas izpaudās apvainojušos un rupjos izteicienos, vērstos pret konservatorijas mācību spēkiem, kultūras ministrijas darbiniekiem, kā arī konservatorijas vadību, klavieru nodaļas Dots Brauna klase, 4. kursa studentam Raimondam Paulam izteikt stingro rājienu ar brīdinājumu, ka līdzīgam gadījumam vai citiem disciplīnas pārkāpumiem atkārtojoties viņu izslēgs no konservatorijas. Studentam R. Paulam noņemt mācību pirmajam semestrim stipendiju. Docents Jā Ozoliņš. Vajadzēja uz to baigo pensiju dabūt. Es esmu cīnītājs. Represētais. Es esmu jākauj, es cīnījies. Labi, pareizāk šodien par to būtu pasvaidīt. Nevajag uz to spēlēt. Te mums viens otrs te tagad spēlē, ka toreiz viņi kaut ko dedzinājuši un viņi cīnījušies pret visu kaut ko. Mēs pret ko necinījāmies, mēs tur izārdījāmies. Es vēl atceros savu tikšanos pie pieminekļa ar lielo mākslinieku Jānu Pauļuku, kad tas tur nobļāvās kaut ko pa brīvo Latviju, ka viss tur pazūd. Visi darījuši, tā jaunība un studentu gadi. Jā. Es nezinu, kā man tur laimējās. Es valsts eksāmenu, kā nospēlēju, tad man ielika atzīmi 5 krustu un ar ieteikumu mācīties Maskavā aspirantūrā, turpināt kā pianistam. Un ko es arī šodien bieži vien nožēloju, ka es to neizdarīju. Jo kaut kādā veidā es tad būtu droši vien savu karjeru veidojis pavisam savādāk. Bet toreiz... Bet tagad toties... Svētais. Sasniegt tikai šeit ir kaut ko ļoti grūti, ja pasaules mērogā iziet arēnā. Tas ir. Tāpēc man bija sevišķi patīkama tikšanās pēc vairākiem gadiem ar Marijas Jansonu. Mēs daudz ko pārunājām, viņš izrādījās, ka viņš ir tāds mans cienītais, dabīgi es esmu viņu vienmēr cienījis, un tēvu, un viņa ģimeni, bet iztaisīt tādu karjeru, teiksim, kā izdarīja Marijas Jansons, to ret, kurai. Jo viņš nesāka no Rīgas. Diemžēl mums bieži vien te panāca to, ka tie talantīgie cilvēki no Rīgas laidās prom. Tās intrigas, kas notiek, viņas līdz šai dienai notiek. Viņas ir teātros, viņas ir opera, visu laiku notiek kaut kāda rīvēšanās, kaut kas viņi notiek un viņi notiks. Kamēr tur ir dzīve cilvēki, ja runa par lomām, runa par tavu karjeru, obligāti izveidosies kaut kāda opozīcija. Bet ar to jābūt gatavam, ja tu reiz ej tajā. Tā ir telefilmas Rīga režisors Vijas Bunkas koncerta filma, kurā skan tikai jūsu muzika. Kā minors kļuva par mažoru?
Oi, vai dieviņi, tu savā laikā taisies. Daudz koncertu filmu bija. Un tas bija tas komiķis, tas Arvīds Cepurīts. Jā. Izrādās, ka mums tādi tipi arī bijuši visādi. Jūsu instrumentālais trio. Nu, varēja kaut ko nospēlēt, jā. Tie jau vairs nav. Nav jau dzīvu. Instrumentālo mūziku jau nesevišķi cienīja. To tu varēji tā pats savu prieku pēc paspēlēt un kaut ko darīt, bet viss jau glābās ar tām dziesmiņām. Ja. Tāpat kā simfoniskā mūzika vai ne klasiskā mūzika, tai jābūt sagatavotam klausītājiem. Ja, un tā. Nu, tas ir galīgi aizmirsts. Latvijas televīzija cauri gadiem, cauri jūsu gadiem, un ka jums būs interesanti, un tā tas ir. Nu, mēs tiešām regulāri, mums vesela sistēma bija. Es nezinu, kas bija tas moments, kas visu laiku dzina uz priekšu, ka lika kaut ko tad dziesmīs tur rakstīt un spēlēt. Bija radošie cilvēki, kas kaut ko tur meklēja un darījās. Redziet, laimdot Rone. Jūs klausījāties Raimonda Paula estrādes mūziku. Klavieres varētu ņemt uz vientuļu salu. Vismaz būtu ko darīt. Spēlēt un raudāt par dzimteni. Tā es teicu? Jā. Skaisti vispār. Nu, instruments man viņš pielaulāts ir uz visu mūžu, lai tur daži tur smaid vai kaut kā, bet tur es vislabāk arī jūtos. Sevišķi, tas ir labs instruments. Es esmu izbraukājis visu Latviju. Un uz kādām kastītēm es neesmu spēlēt, un nekad es neesmu teicis, ka es uz to nespēlēju. Kaut kāds rupības raksts? Nē, noša atslēga. Tiešām? Jā. Mēs vēl atzīstaties, tiešām jūs pats to uzzīmējāt. Tu nebija kāds mākslinieks. Man liekas, ka es pats to darīju. Visi domā, ka to man māsa izdarījusi. Edīte nebija? Edīte. Manam viņas ir vienmēr tādas interesantas attiecības. Tāpēc viņa atkal uztaisīs jaunu izstādi. Atkal jaunu. Ir tā stāvokļa, kādā viņi vispār atrodas. Un ja tur cilvēks var vēl vispār kaut kāds gals savilkt kopā, ja, un viņi strādā pa naktīm. Viņai būs izstāde. Un atkal pilnīgi jaunu darbu. Ja. Pie jums ciemos nāk mikrofons 71. Turpinām gadskārtējo konkursu par labāko latviešu padomju estrādes dziesmu. Ar 12,920 mikrofona klausītāju balsīm uzvarējusi Raimonda Paula Teic, kur zeme tā. Otrajā vietā Raimonda Paula Zilā, veltījums dzejniekam Aleksandram Čakam 8,337 balsis. Trešā Raimonda Paula Savāda vasara 6,707 balsis. Tātad jau 4. gadu pēc kārtas mikrofona aptaujas laureāts ir komponists Raimonds Pauls. Mikrofona aptauja liecina, ka jūs atkal esat gada populārākās dziesmas autors. Tās nosaukums Mēmā dziesma. Vai taisnība ir, Paul, ka šo dziesmu jūs esat veltījis savām sunim? Tā cilvēku runā. Es domāju, ka pirmkārt jau dziesma mikrofona aptaujā gāja zem nosaukumu Tava balss. Te kaut kas neiet kopā, Tava balss un Mēmā dziesma. Bet arī pareizi viens un otrs nosaukums. Es domāju, ka tas ir pārspīlēt runāts par mani sunu. Šeit tekstā ir risināts ļoti tādas filozofiskas pārdomas, varbūt vairāk tieši par suņa acīm, par kaut ko tādu, kas kaut kur atspoguļo šī dzīvnieka, teiksim, pārdzīvojums, kurus varētu arī pārnest uz mūsu dzīvi, uz cilvēku dzīvi. Tāds apmēram būtu īsumā. Jums ļoti patīk suņi? Man ļoti, jā. Bet, diemžēl, kas attiecas uz manas, un tas ir tik maziņš, un kad, salīdzinot ar tiem milzeņiem, ko es labprāt turēšu kādreiz arī lielāks. Toreiz bija tas frančs, jā, buldadziņš, viņš
Bet tikai vēlāk tas viss tur tik traģiski priekš maniem bērniem. Man pašam viņš bija jāved pēdējā gaitā, Dievs pasargā. Es nekad to vairāk nedarīšu. Nekad, jo es zinu, cik tas ir sāpīgi. Ja? Tā viņa ir savudus kopā, ja? Un daudziem cilvēkiem tiešām suns dzīvnieks mājās, viņš kaut ko palīdz tev. Kad jūs jautājumu sākumā teicat par to, vai traucē vai netraucē, tomēr vienotreiz traucē, jo spēlējot sevišķi minorīgs gabals, viņš man gaudo līdzi, un man tas vienotreiz izsit no sliedēm vienkārši. Jūs bijāt 48 gadus jaunāks, un es biju 48 gadus jaunāks. Jā. Tev arī tik daudz jau? Jā. Neizskaties tā. Jā, bet jūs jau arī. Ko tu lieto vispār? Tablets un smērku. Tur vajagot kaut ko samaisīt, kas māk. Vēl iedzerts dzīvo gribās, un mīlēt vāzu liet. La, pirtī somu pirtī esim mēs, pirtī visas tur mūs izārstēs. Te pirmo reizi mikrofona aptauja ārpus radio nama telpām arotbiedrības padomas. Toreiz tas tā saucās Kultūras namā, tagad mazajā ģildē. Jā, es atceros. Jā. Vēlāk es atceros, man to balvu uz trepēm, man liekas, radio priekšnieks pasniedz. Tad jums pirmā vieta, pa ko? Vēl. Vēlāk tā paliks sirds lieta. Un es par šito tēmu, negribot, es atļaušos kaut ko izstāstīt, jo mikrofona aptauja viena no vispopulārākiem raidiem un tā tālāk. Nesen viņi svinēja savu jubileju Reizeknē, slavenajā Gorā. Visi komanda sabraukus, visi tie, kas tur tās dziesmīs dziedāja, tāpēc man daudz nevajadzēja otrā dienā piezvanīt tam administratoru, teicu, man pats zvanīja Reizeknes pilsētas vadību. Un lūdza, lai es izsaku caur kultūras ministriju vai visvienalga kaut kādā veidā visiem tiem māksliniekiem lielu paldies pateikt par piedalīšanos koncertā, jo pateicoties šim koncertam, viņiem 2 mēneši nav vajadzīgs smilts. Tagad pēc tā koncerta uz skatuvi tik daudz smilts, ka pietiek 2 mēneši, ko kaisīt pilsētu. Tev aizgāja beidzot? Aizgāja. Tas tā joks, ja? Bet tā pirmais joks mums? Jā, lēts joks. Jā. Kā tev justies interesanti, ka īši vietā, kura viņa programma, kad viņš ir izsmīdinājis pusotru stundu, un es iznāku pašās beigās, viņš man parodēja. Un es tur atļaujos pateikt vienkārši vienu frāzi, pateicoties šitai neveiksmīgā izrāda, ko tu pat te parādi, ir sabojāts viss koncerts. Cilvēki pusotru stundu smējās. Jā, tur arī jāapmainās. Keika, maestro! Jā. Skaisti. Labi mākslinieks. Margarita vēl tagad man piezvana par retumu. Viņai laimējās dēls izrādījās kārtīgs puika, viņa palīdz un mātī un tā tālāk. Viņa tā nav tik vientur. Maestro, tas ir tas laiks, kad Latvijas televīzijā sākas dziesmu režijas laiks. Tas ir skaisti, padomāji, tur kaut kādu klavierīti, kaut kādu baltu. Brīnišķīgi, pie tiem numuriem jāstrādā. Svetlana Rudzīte. Bougie
Tie sprauž nakts tauriņu un dejo. Uguns, kavalieri šo nakt, izjauks uguns mieru un dejos. Varbūt tikai te vienkārši paklausīties, vairāk neanalizēt, neko neaiztikt viņu. Diemžēl viss tas pēc tam pagriežas kaut kur pavisam uz citu pusi, un to nevajag. Viņa tad dažiem dziesmu izpildījumiem ir sev pierādījusi ļoti skaisti. Mazi tā dziedātāji, kas to varējuši vēl ir izdarīt, bet te arī ir otra pusi, dzīve otra. Jā, mēs runājot par pirmo pusi, tieši Nora un Viktors bija tie, kas ieguva labas vietas starptautiskos konkursos. Tagad, man liekas, mēs esam aizgājuši otrā galējībā. Viss skatuvība pila ar kaut kādiem elektroniskiem trokšņiem un skaņām, krāsām, un viss tur bārās. Viss, ja. Bet redz, ir daži tādi solisti, kas var iznākt ārā, un kuriem vispār neko nevajag. Un kā bāra mutu vaļā, tad viss ir kārtībā, ja. Daudz viņu nav, bet tādi viņi ir daži. Maestro, vai tiešām makšķerēt vai tikai cilvēks ar sevišķām dotībām? Žanrs nosaka izteiksmes līdzekļus. Improvizācija, asi kontrasti, otrais plāns, skan estrādes dziesma. Profesija neatkāpjas arī sadzīvē. Improvizācija, otrais plāns. Vispār ar biskvītiem makšķerēt var tikai dziedātais. Aha, lielais, redzēji? Redz, kas pa lietu. Manā dzīvē tā makšķerēšana man izglāba no daudz. Jo pēc tam, kad es pārtraucu visu tur savu to dzīvesveidu, izmainīju pilnībā, ja, tas bija tāds mans tāda aizraušanās, ja, kur varbūt pat pa daudz, ja, tie braucieni, tur veco Moskviču, tur uz priekšu pa Latviju, tad izveidojās tā mūsu tā foreļa kompānija, tur bija Alberts Terpilovskis, ja, tur bija Gunārs Kirke, ja, foreļa makšķerēšana, ja, tā ir tāda specifiska lieta, viņi man nobremzēja no tās, ka man vairs nevilka uz to bāru aiziet, uz skapa, kurā es katru vakaru gandrīz mirku. Tembri, kur var apskaust vienmēr. Tāds tembrs nav nevienam. Un to dziesmu viņš trāpīja toreiz. Ap to mirkli apskatīt. Mikrofons 80. Pirmais mikrofons, kurā labākais dzirdošais aktieris. Jā, viss tīrākais. Jā. Viss tīrākais. Nakti un tīnu dienu, mans kamols ir gādiem bies. Tā viņiem tie aktieriem bieži vien tā priekšrocība, ka tomēr viņi izjūt to, ko viņi runā un ko viņi dzied. Ja? Tas, kas bieži vien trūkst mūsu dziedātājiem. Bet te viņi cenšas saturu un tā tomēr pasviest klausītājiem. Man pietrūkst dzījas, kārtas šķiras un kārtas mijas. Es nezinu, viņš ar to kamelu tinē, man liekas, visu Latviju apgrauzt krustam šķērsam vienā savā samdižā. Šeit Imants dzied raidījuma ciklā ielūdz Raimonds Pauls, vēl vecajā studijā tas ierakstīts. Jā, Svetlana Rudzīte bija režisore. Vai vispār bija? Varbūt vienkārši izlicies. Kad tu aizej projām no rīta, neaizsēdz krēslaino logu. Garām skries lapa no... Jā, Austars Kuiņi, tā ir faktiski tāda īsti tipiska aktieru dziesma, ļoti vienkārši, ar vienkāršām melodijām, kas ir faktiski domāta viena ģitārī, tā kaut kur ielas malā, jā, kaut kur uz čaku,
runāt tos viņas tekstus, kas ir viss pamatā diezgan traģiski. Man viņa drusciņi arī saistīja ar to, ka viņa ir mans mammas pagasts no Viderīžiem. Skumju vārtus slaucīšu, asaras plaukstās. Nolikšu galvu uz palodzes platās. Meklēšu mākoņu kuģus. Saules dāmai būs. Dzējoļi ļoti simpatiski. Ai, Kukula arī dziedāja. Jā, vairāk. Kukurēni savā laikā arī taisījām to skujas ciklu. Ja. Tur ir materiāls. Tur ir tā dzēja par Rīgu, ja, par to nabadzīgo inteliģenci, ja, kas tur sitās ar badiem un cerībā pārdot kādu dzējolīti vai kaut ko, ja, tur žurnālam kādam. Tas viss ir pašiem bija jāizsitās tam cauri. Ja. Nu ko, mūsu programma strauji tojas noslēgumam, bet vēl kaut kas tā kā derētu. Mēs zinām, komponisti, jūs vienmēr ļoti aktīvi meklējat jaunos talantus, jaunos dziedātājus. Ar vienu jau tikko kā iepazināmies, bet kāds ir visjaunākais, vissvaigākais atradums? Atklāt runājot, man laimējās. Nesen vienā no mūsu novada festivāliem es atradu dziedātāju, kurš bez šaubām ienesīs pilnīgi jaunu pagriezienu mūsu vokālajā mākslā. Par šo dziedātāju momentāli ieinteresējās firma Melodija un pašlaik ieraksta skaņu plati. Tā ir gan bija taisnība. Ir un jūs jau strādājat? Ir jau, jā, un es domāju, ka mēs varam parādīt jums. Ar lielāko prieku mēs apmēram toreiz jau bija 50 gadu. Vārdi, 3 runči. 3 runči kādā rokā, vēl ilgi maļ un maļ. Par jaunību, kas paiet, un nenāk atpakaļ. Tas runčuks, un es saka, veči čau. Kas patembri. Bet ir, kas jums vairs nav, man nav, kas jums reiz bija, bet ir, kas jums vairs nav. Jūs kādreiz esat izteicies, ka Eģus dzied šķīvi. Viņš visādi dzied, bet viņš dzied tā, kā nedzied neviens. Jā. Līdz šai dienai viņi ieraksta. Es domāju, ka viņi joprojām skan kaut kur vienmēr. Jo tā jau ir faktiski šajā žanrā tāda mūsu klasika. Cits neviens to labāk nav izdarījis. Tas talants, jā. Balta kaza no raujas no saites, strons par kazu, kad tik būtu piens. Melnais balzām dziedē visas skaites. Un paralēli tām, cik labs dramatiskais aktieris. Nā, ļoti labs, jā. Aiņa arī. No sirds, jo redzu, ka acīs tev viltība. Jā, redz šitā latviešu kupleja, tas, kas nāk faktiski no Alunāna laika. Jā, viņam jau bija kolosāli tie pantiņi, jā, tādi naivi, bet viņi ir tik forši un asprātīgi, jā, tur forši, ka, ja tu vari jebkur kaut kādu jaunu notikumu uzreiz apdziedāt kaut kādā 4-pantīgā dzejolīti. Vakarā ar ģitārīti jau tur nodzied, tas bija tāds populāra forma, nu. Jūs dzimšanas dienā sveic tāds diezgan nenopietns cilvēks. Tas viss sākās ar vienu jaungadu raidījumu 1981. gadā. Tajā es dziedāju dziesmu, kas sauc Rozīt man nāka dārzā. Bet šī dziesma nebija man jādzied. Viņa bija domāta Vijai Artmanai ar Edgara Liepiņu. Šie vārdi dziesmai tā, kas mums no skaistuma tiek, ja reiz jums vīriešiem nav lemts izprast sievietes dabu. Tāds ir oriģināls un paustais labi. Mēģini tu to dziesmu nodziedāt no vīriešu puses. Un es viņu nodziedāju. Nātrei vieglāk, nātrei labāk, nātre pati sevi sargā, tā nevienam neizdabā. Nemaksājas naudā,
bargās sētas malā kaut kur novīst. Nevis novīst kādam vāzē, cik tad ilgi roze būs rozīt manu mātru dārzā. Un viņš atdeva to dziesmu, viņš uzrakstīja mazliet ātrāk tempu un palaida to mikrofonā. Un es dabūju tur 4. vietu. 81 mikrofonā. Un tad, jūs zināt, kas nākošais bija Cielaviņa. Bet par viņu es esmu priecīgs, ka viņš ir nācis pie prāta. Kaut vai tā. Viņš ir ļoti talantīgs cilvēks un tā tālāk. Paldies Dievam, Bauk, mēs ar tevi varbūt vēl, es varbūt padomāšu. Tad mēs gatavosimies apsveikt vēl tās sievietes dažas, kas te palikuši Latvijā. Un tad, lai viņš palas mīlas dejoļus, viņš ļoti labi to dara. Viens padziedās mīlas dziesmas, viens mīlas dejoļus, un Andrejs nāk stāstīt par praktisku dzīvu mīlestību. Nē, ko jūs, es teorētiski. Daudz piedzīvojumu. Nē, esmu teorētiski. Noteikti pastāstīt. Visādi man ir gājis viņa acu priekšā, bet tā lielā piedošana un tas labdabīgais skats pret viņu un tāds mazliet smaids. Un, protams, tas viņa humors. Ja kāds nesaprot viņa humoru, tad viņam ir jāiet sēnes lasīt mežā. Tas ir. Ziemā jau nelasa. Par Andreju piedodiet tepat. Viņš to domāja par Andreju Bulmārtu. Tip-top, palīdēties tip-topo, rīt būs pilīrā. Padarīt labu arī tādī mūsu televīzijā, ja, lai cilvēkiem būtu, galvenais, lai cilvēkiem būtu ko paskatīties. Nu. Tev paldies, ka tu man izturēji, ja, jo visu līdz galam tāpat es nepateicu, ja, to man neatļauja. Man pārliecina. Nākamreiz. Maestro skatītāju vārdā paldies, jo visi jau jums nevarēs pateikt paldies un daudz laimes jubilā. Jā, paldies jums visiem, jā, pa dāvanām un tā tālāk. Jā.